Sveiki! Ļaujiet man sākt ar sevis iepazīstināšanu. Mani sauc Oleksijs Kožanovs un es esmu ICT Ukrainas ģenerālsekretārs. ICT Ukrainā mēs pilnībā atbalstām programmu Rebuild Ukraina. Šajā video mēs izskaidrosim, kāpēc mēs esam izstrādājuši portālu Rebuild Ukraina un kā tas palīdzēs uzņēmumiem viegli atrast un sekot līdzi projektiem, kas viņus īpaši interesē. Tas arī palīdzēs ārvalstu uzņēmumiem atrast Ukrainas atbalsta pakalpojumus un partnerus, kas viņiem varētu būt nepieciešami, lai veiksmīgi piedalītos konkursos. Ļaujiet man sākt ar skaidrojumu, kāpēc mēs izstrādājām portālu un ko tas piedāvā. Ukrainas valdībai ir divas lieliskas platformas, lai atbalstītu programmu Rebuild Ukraina. Viena no tām ir Dream, kur vietējās kopienas un valsts uzņēmumi publicē, dalās un uzlabo savus projektus, un pēc tam meklē finansējumu. Kad projekts ir apstiprināts, tas pāriet uz Prozorro, kur tas tiek izsludināts konkursā, un tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvā labāko piedāvājumu saskaņā ar publicētajiem kritērijiem. Bet mūsu sarunās ar ārvalstu uzņēmumiem mēs atklājām, ka viņi vēlējās vienotu saskarni šīm divām platformām, ar vairāk rīkiem, lai atrastu un sekotu projektiem, kas viņus interesē. Viņi arī lūdza atbalsta pakalpojumus, lai palīdzētu viņiem efektīvi piedalīties. Tāpēc mēs izveidojām portālu Rebuild Ukraina, nodrošinot vienotu saskarni ar izsekošanas rīkiem. Tas darbojas, lai atbalstītu Dream un Prozorro, nevis konkurētu ar tiem. Mēs uzskatām, ka vairāk ārvalstu uzņēmumu dalība programmā Rebuild Ukraina ir Ukrainas labā. Viņi var nodrošināt resursus, pieredzi un tehnoloģijas, kas ir vai nu ierobežotā daudzumā, vai vienkārši nav pieejamas Ukrainā. Tas nenozīmē, ka portāls nesniedz vērtīgas iespējas Ukrainas uzņēmumiem. Tas sniedz. Tomēr iespējams, ka izveidot Ukrainas uzņēmumi jau ir izstrādājuši savas sistēmas, lai orientētos Dream un Prozorro. Abonenti arī saņem e-pasta paziņojums, kad tiek publicēti jauni projekti vai kad ir atjauninājumi tiem, kurus jūs sekojat. Tas sniedz papildu priekšrocības, palīdzot abonentiem sagatavoties projektiem, kas vēlāk būs pieejami konkursam, un arī palikt priekšā konkurencei. Un, ja jums nepieciešams atbalsts, palīdzības dienesta sadaļa ir pieejama, lai palīdzētu jums atrast šo atbalstu. Tātad tas ir ievads. Apskatīsim portālu tuvāk. Pirmkārt, šeit ir vienkārša diagramma, kas parāda, kā Rebuild portāls savienojas ar atbalsta pakalpojumiem un nodrošina vienotu saskarni ar Dream, Prozorro un iepirkumu platformu PublitsBid. Vēlāk šajā video mēs izskaidrosim šos aspektus sīkāk, bet es domāju, ka pārskata sniegšana palīdzēs uzreiz saprast attiecības. Nākamajos slaidos mēs apskatīsim portālu un izskaidrosim tā galvenās funkcijas. Šeit jūs varat redzēt Rebuild Ukraina portāla sākumlapu. Tā parāda īsu pakalpojumu aprakstu un arī pašreizējo pieprasījumu skaitu priekšlikumiem. Jūs varat redzēt, ka šī ekrāna uzņēmuma uzņemšanas brīdī bija vairāk nekā 13,000 projektu. Mūsuprāt, šis skaitlis ir pārāk liels, lai to varētu pārvaldīt. Tāpēc mēs esam iebūvējuši filtrus, kas ļauj jums sekot tikai tiem projektiem, kas jūs interesē. 13,000 projekti var šķist daudz, un jauni projekti tiek pievienoti gandrīz katru stundu. Bet atcerieties, ka Rebuild Ukraina programma paredz iesaistīt projektus 50 miljardu ASV dolāru vērtībā gadā nākamo 10 gadu laikā. Ir daudz iespēju ārvalstu uzņēmumiem iesaistīties. Ja pēc šī video noskatīšanās vēlaties abonēt, vienkārši noklikšķiniet uz abonēt pogas lapas augšējā labajā stūrī un sekojiet norādījumiem. Cenu lapā. Jūs redzēsiet, ka jūsu abonements nodrošina neierobežotu piekļuvi portālam uz gadu, kā arī virtuālo stendu divos Rebuild Ukraina fórumos katru gadu. Šie pasākumi ir lieliska iespēja reklamēt savu uzņēmumu un sazināties ar citiem, kuri arī ir ieinteresēti programmā. Atcerieties, ka piedāvājums var iesniegt konsorciju, tāpēc jūs varētu vēlēties sadarboties ar citiem uzņēmumiem. Jūs arī saņemsiet 2 korporatīvās delegātu biļetes uz abiem šiem fórumiem. Šie pasākumi palīdz jums būt informētiem, satikt pakalpojumu sniedzējus, kas var atbalstīt jūsu piedāvājumus un veidot kontaktus ar potenciālajiem partneriem. Stenda un delegātu biļešu kopējā vērtība ir 1,580 eiro. Bet tas ir iekļauts jūsu abonementā. Jums nav jāmaksā nekas papildus.
Šie fórumi notiek virtuāli, tāpēc tie ir ļoti izmaksu ziņā efektīvi un viegli apmeklējami no jebkuras vietas. Tagad aplūkosim, kā portāls darbojas no iekšpuses. Kā mēs redzējām sākumlapā, ir tūkstošiem aktīvu projektu, bet mēs zinām, ka tikai lielākajos ir vērts ieguldīt laiku un resursus. Tāpēc mēs esam izfiltrējuši projektus, kuru vērtība ir mazāka par $500,000 ASV. Kad jūs piesakāties portālā, jūs redzēsiet izsekoto projektu sarakstu, kuriem ir status aktīvs, un minimālā vērtība $500,000 ASV. Šajā piemērā ir 1,236 aktīvi projekti, kuru minimālā vērtība ir $120,000 ASV, un praksē daudz vairāk. Lai pievērstu papildu uzmanību projektiem, kas jūs interesē, jūs varat arī atzīmēt projektus, kas jums nav aktuāli ar karodziņu izvēles rūtiņā zem izsekot. Šie projekti tiks nekavējoties pārvietoti uz arhīvu. Tas palīdz jums koncentrēties tikai uz tiem, kas jums patiešām ir svarīgi. Projekti ir arī uzskaitīti atbilstoši to statusam projekta dzīves ciklā. Apskatot tos pēc kārtas, gaidīšanas režīmā, tie ir agrīnās stadijas projekti, kas publicēti drejām. Tie tiek precizēti un gaida apstiprinājumu un finansējumu. Tas ir projekta cauruļvada sākums. Aktīvi šie projekti ir apstiprināti un tiem ir skaidri noteikts darbības apjoms drejām ietveros. Interesantu projektu atrašana drejām dod jums laiku sagatavot piedāvājumus, tad tie tiek ievietoti Prozoro. Bet atcerieties, ka tie var tikt rediģēti. Un, kad tie tiek ievietoti Prozoro, tā jūs redzēsiet, tie var tikt sadalīti apakšprojektos. Iepirkums. Šie projekti tagad ir oficiāli atvērti konkursam Prozoro. Kvalifikācija. Piedāvājumi ir iesniegti, un Prozoro tos pārskata, lai izlemtu, kuri kvalificējas nākamajam posmam izsoli. Kvalificētie piedāvājumi nonāk izsoles fāzē. Piešķiršana. Prozoro izvēlas uzvarētāju, pamatojoties uz iepriekš publicētajiem kritērijiem. Līguma slēgšana. Uzvarētājs tiek informēts un tiek apspriestas galīgās līguma nosacījumi. Līguma parakstīšana. Darījums tiek pabeigts un līgums tiek parakstīts. Tātad, tā jūs varat sekot interesējošiem projektiem visā to dzīves ciklā. No agrīnas plānošanas līdz līguma parakstīšanai. Kā redzat šeit, projektu saraksti parāda katra projekta kopsavilkuma aprakstu. Lai iegūtu vairāk informācijas, vienkārši nokušķiniet uz projekta, kas jūs interesē. Apskatīsim, ko jūs redzēsiet, kad atvērsiet projektu, kas ir atzīmēts kā aktīvs. Šeit ir detalizētāks skats uz projektu, kas ir norādīts kā aktīvs. Tāpat kā visi satma projekti, arī šis ietver fotogrāfiju. Lapas apakšā ir 2 pogas. Sapnis. Tas jūs aizvedīs uz pilnu projekta aprakstu drejām platformā. Mēs to apskatīsim nākamajā slaidā. Prozoro poga. Tā parāda daļu no projekta, kas jau ir pabeigta. Ir svarīgi zināt, ka sapnu projektus var sadalīt mazākos apakšprojektos. Katram ar savu Prozoro iepirkuma procesu. Šajā gadījumā projektam bija kopējais budžets vairāk nekā 37 miljoni grivnu, un līdz šim viens apakšprojekts ir pabeigts par 400,000 grivnām, atstājot gandrīz 37 miljonus vēl atvērtus. Apskatīsim, kādas papildu detaļas jūs iegūstat, sekojot šīm saitēm uz drejām un Prozoro. Šādi izskatās sapņu platformas projekta apraksts, kad sekojat saitē no portāla. Lapa parāda pilnu aprakstu, lai gan informācijas apjoms ir pārāk liels, lai ietilptu vienā ekrānā, bet jūs saprotat ideju. Tagad apskatīsim Prozoro sarakstu par to mazo pabeigto apakšprojektu. Šeit jūs varat redzēt Prozoro detaļas par apakšprojektu, kura vērtība bija 400,000 grivnu. Interfejs ir angļu valodā, bet liela daļa satura joprojām ir ukraiņu valodā. Mēs strādājam pie portāla uzlabojuma. Tas tulko šo informāciju angļu valodā. Kad to izdarīsim, par to nebūs jāmaksā papildus. Viena ļoti noderīga funkcija šeit ir tā, ka līguma uzvarētājs ir nosaukt un ir norādīta kontaktu e-pasta adrese. Tātad, ja jūs interesē projekts, bet neuzvarējāt konkursā, jūs joprojām varat sazināties ar uzvarējušo uzņēmumu, varbūt piedāvāt savus pakalpojumus vai sadarboties nākotnes iespējās. Tagad apskatīsim, kas vēl ir pieejams. Atgriežoties projekta lapā, apskatīsim piedāvājumu sarakstu.
Šie ir visi projekti, kas tagad ir oficiāli atvērti konkursam. Arī, ja paskatīsieties pa kreisi, jūs redzēsiet zilo ikonu. Tas norāda, ka ir jauni ieraksti kopš manas pēdējās pieteikšanās. Noklikšķinot uz projekta apraksta, mēs iegūsim vairāk informācijas par šo iespēju. Šajā piemērā jūs varat redzēt papildu detaļas. Turklāt jums ir 2 iespējas piekļūt vēl vairāk atbilstošai informācijai no Prozoro platformas. Šīs iespējas ir norādītas ar zilajām pogām, tenderpadi un plan. Apskatīsim tās pēc kārtas. Šī ir projekta konkursa lapa Prozoro. Tāpat kā iepriekšējā Prozoro izvilkuma piemērā, interfejs ir angļu valodā, bet daļa satura ir ukraiņu valodā. Kā jau teicu, mēs strādājam pie risinājuma, lai nodrošinātu šo saturu angļu valodā. Jums būs nepieciešama šī informācija, kā arī informācija no plāna lapas, ja vēlaties iesniegt piedāvājumu. Diemžēl pagaidām, kā redzēsiet, plāna lapa parādās tikai ukraiņu valodā. Šeit mēs redzam atbilstošo plāna lapu tam pašam projektam. Šajā lapā jūs arī redzēsiet lejupielādes saiti uz PDF failu, kas sniedz papildu informāciju. Kā jau teicu, viss ir ukraiņu valodā, bet ja jūs nokopējat un ielīmējat tekstu Google Translate vai dēpu, jūs varat ātri iegūt tulkojumu bez maksas. Mēs arī strādāsim pie automatizēta tulkošanas risinājuma šai lapai. Labi, atgriezīsimies pie portāla. Atpakaļ projekta lapā. Jūs arī redzēsiet saiti uz savu arhīvu. Šeit jūs atradīsiet projektus, kurus esat atzīmējis kā bez izsekošanas. Ja maināt domas un vēlaties sekot projektam, tas šeit ir uzskaitīts. Vienkārši noklikšķiniet uz izvēles rūtiņa zem izsekots, lai noņemtu atzīmi, un tas atgriezīsies jūsu aktīvajā sarakstā. Tagad aplūkosim dažas citas galvenās funkcijas, kas jums ir pieejamas portālā. Nākamais kreisajā izvēlnē ir publiskā izsole. Lai iesniegtu piedāvājumu jebkuram projektam, kas uzskaitīts Prozoro, jums jāizmanto valdības apstiprināta e-izsoļu platforma. Mēs iesakām izmantot publisko izsoli. Reģistrācija ir bezmaksas un ļoti lietotājam draudzīga. Šeit jūs atradīsiet īsu video, kas parāda soli pa solim procesu, kā reģistrēties publiskajā izsolē. Jūs arī redzēsiet saiti, lai sazinātos ar Marinu Buzensvirsku, manu kolēģi, kura var jums palīdzēt ar jebkādiem jautājumiem par reģistrāciju vai piedāvājumu izteikšanu. Ir arī poga, kas jūs tieši aizved uz publisko izsoli, lai reģistrētos vai pieteiktos. Mēs iesakām reģistrēties pēc iespējas ātrāk. Tas neko nemaksā un neuzliek jums nekādas saistības. Tomēr tas ir nepieciešams solis, kas jāveic pirms piedāvājuma izteikšanas. Mēs pievienosim vairāk vadlīniju par piedāvājumu izteikšanu un pilna projekta cikla pārvaldību. Šeit un sadaļā palīdzības dienests. Tālāk. Aplūkosim jūsu uzņēmumu profilu, lietotāju profilu un Rebuild Ukraina fórumu iespējas. Jūsu uzņēmumu profilā varat pievienot svarīgas detaļas par savu biznesu. Drīzumā mēs paplašināsim iespējas aprakstīt jūsu produktus un pakalpojumus, padarot to vieglāk potenciālajiem partneriem Rebuild Ukraina programmā jūs atrast un sazināties ar jums. Šajā lapā tiek parādīta arī jūsu abonēšanas informācija, ieskaitot maksu un, cik ilgi jūsu piekļuve ir derīga. Lietotāja profils parāda jūsu kontaktinformāciju un pieteikšanās datus. Lūdzu pārliecinieties, ka jūsu e-pasta adrese vienmēr ir atjaunināta, jo uz to mēs sūtām visu saziņu, kas saistīta ar portālu un jūsu abonementu. Ja jums ir nepieciešams atjaunināt kādu no savām detaļām, vienkārši veiciet izmaiņas šeit un noklikšķiniet uz saglabāt. Tagad par Rebuild Ukraina fórumu funkciju. Rebuild Ukraina fórumi notiek 2 reizes gadā. Tie ir pilnībā virtuāli pasākumi, un abonenti var izvēlēties sesijas, kas vislabāk atbilst viņu laika zonai. Šajos fórumos jūs dzirdēsiet jaunākos atjauninājumus par programmu, satiksiet atbalsta pakalpojumu sniedzējus un sazināsieties ar citām kompānijām, tostarp potenciālajiem partneriem kopīgām piedāvājumiem. Jūs varat reģistrēties fórumam, kas atbilst jūsu atrašanās vietai tieši no portāla. Tagad pabeigsim ar ieskatu palīdzības dienestā. Kā jau minēju iepriekš, portāls ir izstrādāts, lai atbalstītu jūs katrā solī, gatavojot savu piedāvājumu. Palīdzības dienestā jūs atradīsiet ICT ekspertu kontaktinformāciju, kuri var palīdzēt ar specifiskiem jautājumiem, saites uz ceļvežiem un trešo pušu atbalsta pakalpojumiem, kā arī regulārus atjauninājumus, reaģējot uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, ko saņemam. Mēs nepārtraukti pievienojam jaunus resursus, balstoties uz abonentu atsauksmēm. Tātad, ja jums kaut kas ir nepieciešams, vienkārši paziņojiet mums. Tas mūs noved pie portāla pārskata beigām.
Ceru, ka tas jums bija noderīgs un ka jūs redzat, kā tas var palīdzēt jums sagatavoties un apsteigt konkurentus. Paldies, ka skatījāties šo video! Drīzumā izlaidīsim vairāk video, kas aptvers tādas tēmas kā projekta dzīves cikla, pilnīgas detaļas, e-parakstu nozīme, kā sagatavot un iesniegt veiksmīgu piedāvājumu. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mani tieši. Mana e-pasta adrese ir parādīta šeit uz slaida. Veiksmi ar jūsu piedāvājumiem un paldies par jūsu interesi par Rebuild Ukraina programmu. Šajā slaidā un zemāk esošajā YouTube aprakstā varat redzēt Rebuild Ukraina portāla tīmekļa adresi.